Vairāk gadus atpakaļ atnāca tad ļoti veca omīte. Viņa nopirka pašu mazāko trauciņu. Viņa teica, ka viņai tā pensija tik, bet viņa gribot mazbērniem atstāt mantojumu. Kā teica mans skolotājs, stikls plīst vienmēr, jautājums tikai kad. Viens nepareizs punkts, un to es principā 2-3 dienas lieliski pavadījis laiku. Tie jaunie baigi neraujās uz to vispār. Es tikko biju objekts spicējis, viņas tā kā aizved tos 2 jaunākos parādīt, viņi tā, veikals, jā, un viss. Man kaut kā vēl kritīgi. Man patīk uzvilkt netīrās drēbes un kaut ko izdarīt. Tu esi atradis veidu, kā to laiku strukturēt, kā mākslinieks? Ne. Teikšu godīgi, nē. Tiešām, tad ir... Nē, bet katrā ziņā ir tas, ka tu turpini iet uz priekšu un izdarīt kaut ko, ko tā kā fizika saka, ka nevar. Sveiki! Šodien mēs sarunājamies ar Arti Nīmani, kas ir Latvijā ļoti slavens stiklu mākslinieks. Viņš stāstīja par savu dzīvi stiklā, jau 30 gadus viņš ir nodarbojies ar stiklu. Ir ļoti poētiski klausīties, kā viņš to visu stāsta, jo tas ir kaut kā stikls ir veidojis viņa dzīvi un arī devis daudz dzīves ziņas. Izbaudiet un klausieties, un kaut ko noteikti varēsiet iemācīties. Un arī mierīgā veidā varat klausīties, jo Artis ir ļoti mierīgs cilvēks. Kā jau stikls. Labvakar, Arti! Labvakar! Paldies, ka pievienojies sarunai šodien. Ir 4:30 pulkstens, un tu esi visu dienu bijis stikla studijā, ja? Es viņu vienkārši saucu par savu darbu, jā, bet stikla studijā, jā. Ko tu šodien taisīji? Šodien es mēģināju krāsni sagatavot. Krāsni? Jā. Pats taisi krāsni vai? Krāsnis man ir. Tas mans instruments, ar kur es strādāju. Tā kā pavāriem ir cepšu krāsnis, kurā viņi to visu gatavot, man arī krāsnis. Bet tur jāuztais visādas sagatavas, lai ar viņu dabūtu to, ko es gribu realizēt. Viņam jābūt, cik grādos tev ir tā krāsnis vispār? Tā ir tāda ļoti smalka mehānika, tā kā es stāstu, kad tā kā ar ēdienu. Protams, viņi ir programmējumi, tur ir tā, ka es uzlieku temperatūru, ir šīs dažādas pakāpes, lai es dabūtu, sagatavotu to stiklu, jo viņi nevar tā strauji uzkarsēt un strauji atdesēt. Viņam ir šie visādi priekšnoteikumi, kas jāievēro, un tad ir tās temperatūras, ar kurām tas process notiek. Jo kā es saprotu stiklu, lai pūstu viņu, tas ir vispār tas viss process, tās ir smiltis, vai ne? Palielo, jā. Tās ir smiltis, kas ir uzkarsētas, uzliktu uz viena tāda metāla... Pīpi viņu sauc. Pīpi? Jā. Garu pīpi. Un tad tu viņu virpini, jā, uz karstas uguns, jā? Principā ir tā, ka tu ņem jau gatavu masu, kas ir apmēram 1200 grādu temperatūrā. Tas ir tā kā medus. Tā kā viņas karotas tin virsū, un tad var viņu strādāt. Tad tu paņem viņu, jā. Bet man nav šāda krāsnes, man ir višķi sādāk, man ir uz gravitāciju, tas ir tāda liela krāsnes, kurā es ielieku sagatavotu stiklu pirms tam, un pie temperatūras es viņu izloku, kā man gribās. Tad tu vispār nelieto to pīpi? Tas ir višķi sādāk. Tieši tāpēc tas stikls ir tik plaša joma, kad viens ir materiāls stikls, bet stiklam nav tāda... Līdz ar to viņš šausmīgi interesants ir. Viņam nav vienas pozīcijas. Stikls mums asociējās ar logu stiklu, parasti ar brillēm un glāzi. Tas arī tāds sabiedrības tāds pieņēmums, bet stiklam ir dažādi šie agregāti stāvokļi, ka viņš ir ciets, un viņš ir arī mīksts, un viņš ir arī šķidrs. Un ir dažādi šie Tie bija tikai 3. Kas ir 4? Šis tur, principā, jau visi 4 zemes elementi. Tur ir uguns, gaiss un ūdens un zeme, lai mēs radītu vispār stiklu. Un šie visi tie nosacījumi, kas ir šim te procesam vajadzīgi. Un šīs pūšanas krāsnes tur atkal bišķi savādāk. Tur ir tiešām tā stikla vārīšana notiek tādā slēgtā telpā. Vai tas ir ar gāzi vai ar elektrību. Attiecīgi tās izmaksas šausmīgi liels. Parasti es īrēju studiju pie kolēģiem Lietuvā, vai arī mēs Polijā īrējam. Reāli tās industriālās krāsnes, kur notiek šis karstā veida apstrādes process. Jo, teiksim, tādu krāsni, ja tu viņu palaidi, tāda rūpnieciskā krāsnes, viņa tiek ieslēgta uz 4 gadiem. Viņa netiek izslēgta.
Šim procesam jābūt nepārtrauktam. Tiešām? Jā. 4 gadiem? Jā. Tad, ja tu gribi taisīt stiklu, Tas šausmīgi jāsaplāno visu tev ir dzīvi. jāzina, ka tu uz nākamajiem 4 gadiem tas nav nekāds īstermiņa hobijs. Jā. Jā. Un tāpēc, tieši tāpēc mēs īrējam kaut kur šīs lietas tik daudz, cik tev viņas vajadzīgas un Bet nepieciešams. tad jūs īrējat, tad jūs tā kā aizvedat to stiklu tur un tad tā kā sākat vai kā tas strādā, ka jūs īrējat kaut kur citur ārpus Latvijas? Tā, ka mēs īrējam ārpus Latvijas, tas ir tā, ka ir šī stikla masa. Viņa tiek šīs krāsnīs jau tā kā novest līdz šim šķidram stiklam, un es īrēju to procesu, kad viņš jau ir šķidrs, līdz tam pārstrādes izpūšanas brīdim, kad viņš nonāk uz dzesēšanas krāsnes. Tad to stiklu pārvedā tādu... Nē, viņš ir tur. Viņš ir tur? Viņš ir tur, krāsnī. Tad to krāsni visu pārvedā? Nē, es viņu noīrēju tādā vietā fiziskajā. Bet jūs taisat to stiklu te Latvijā? Nē. Daļu mēs taisam šeit, un daļu mēs taisam Polijā. Tad tu daudz braukā uz to Poliju? Tagad mazāk, bet jā, gadās. What? Tas gan ir arī interesanti. Jā, tāpēc, ka, diemžēl, Latvijā nav nevienas stikla rūpnīca. Tieši dēļ šī fakta, ka viņai jāstrādā šos 4 gadus un ir ekonomiskā nodrošina viņa, lai viņi tiešām tiktu izmantot un kustētos. Un, piemēram, Polijā ir 2500 dažādu tipu studiju un rūpnīcu stikla. Jā, un ir šīs iespējas, jo tas materiāls tiešām ir tik plašs, kad ir lietas, kur tur uztaisīt, teiksim, ļoti mazas izstrādājumus, un ir, kur tur lielāks un krāsaināks. Un tāpēc ir ļoti tā niša, viņa tāda daudz šķautnēm ir. Un tas, ko mēs šeit Latvijā darām, mums ir kausēšanas krāsnes, kas notiek uz elektrības. Mēs ieliekam gatavu stikli sagatavu, viņu uzsildam un izformējam, kā vajag. Un tad attiecīgi notiek visā pēcapstrāde. Zāģējam, griežam, slīpējam, pulējam, metalizējam. Jā, tas viens no maniem tādiem, tiem maziem zirdziņiem ir tas, ka mēs pārklājam šo stiklu metālu. Līdz ar to iegūstam tādu diezgan jocīgu efektu, kad ir sfērisks spogulis, kurā viss atstravējas. Jā. Jo tā pamatdoma bija tāda, ka tas trauks nekad nav tukšs, kad pietiek viena ābola lielā bļodā, kad tā krāsa tur ir, tas materiāls tur viņš piepilda, kas tur ir. Jā, un ko man vajag patīk, kā jūs teicāt, kad ir tā atstarojušā virsma, jūs varat ievietot to jebkādā vidē, un viņš arī izskatīsies, ka viņš ir daļa no tās vidas, jo viņš atstaro to vidi. Tieši tā. Tāpēc, teiksim, visi tie, kas ir mākslas objekti, metalizētie, pārklātie, viņi ir tādi, ļoti dinamiski. Jo jebkurš gaismas stars, jebkurš reflektorā, viņš atstarojās, un līdz ar to viņš mūžīgi mainīgs, un viņš iekļaujās jebkurā vidē, un tā bija arī pamatdoma, kad mēs nepiesiinamies kaut kādam konkrētam stilam vai interjeram, bet ir šis spoguls, kas paņem sevī šo te apkārtni, un līdz ar to viņš kļūst neitrāls. Kur tu uzaugi? Es uzaugu tepat Latvijā, Cēsīs. Ļoti brīnišķīga bērnība man bija, diezgan bezrūpīga. Tās man bija saistīts, ir joprojām saistīts arī ar mākslas pasauli. Viņš ir telnieks. Un viss tā man bērnība pagāja īstenībā ļoti daudz laika kapos, jo tas bija tāds loģisks solis. Šie kapu pieminekļi, un es viņam braucu diezgan līdzi, palīdzēju tur kaut kādas montēšanas lietas un vēl kaut ko, un tas man likās šausmīgs smags darbs, tāds granīts, akmeņi, putekļi. Kaut gan beigās izrādījās, kur tālāk nāc ticis. Un tad es kaut kā 10 gadu vecumā nokļuvu bērnu mākslas skolā. Tā bija kaut kā ļoti tā keramikas nodaļā. Man ļoti patika forma vispār, kā tāda, tā plastika, kas vispār kaut kāda, ka tu vienkārši kaut kādu lietu var samīcīt, izmīcīt, dabūt kaut kādu formu. Protams, man liekas, kaut kāds tāds bērnības ziemas bija tādas ļoti pamatīgas, un parasti no skolas nāca, gāja meklēt kaut kādas liels lāstaks.
Un tā bija tā sajūta, ka tas ir kaut kas fantastisks, ka šitais viss stiklā, tā kā šī ledu mirdz visi šie kristāli, šis caurspīdīgums, tā plastika forma. Un tā kā tāds pēc 9. klases bija tāds loģisks risinājums, ko darīt tālāk. Un mammas māsas man ir tā kā vitrāžisti. Es sapratu, ka es gribētu tā kā mēģināt saistīt savu nākotni ar stiklu. Un es iestājos Rīgas Lietišķās mākslas koledžā, kuru es absolvēju. Bet tajā brīdī bija tā, ka tur tomēr bija vairāk tāda klasiskā skola, kur mums ritīgi iedzina visus pamatus. Un tas stikls bija tāds tālākais, ar ko mēs darbojāmies, bija tāpat klasiskā vitrāža. Tāds pamats sapratni par pašu materiālu. Un pēc skolas beigšanas tāds loģiskais risinājums bija Mākslas akadēmija. Stikla nodaļa, kur man ļoti paveicās ar pasniedzēju, kurš mūs tā kā sāka vest diezgan tādā intensīvi uz Līvāna stikla rūpnīcu, kur mēs beidzot saskārāmies to karsto stiklu, to plastiku, tas ir tāds kaut kāds nenormālā maģija. Tieši tas karsts stikls, ka viņš tā kā ūdens pil un tek, un viņam nevar pietuvoties, jo viņš ļoti karsts ir. Jā, ļoti karsts. Un tā visa tā sajūta bija tāda, ka tas ir kaut kas tāds unikāls. Un otrs tas, ka tādās mājas apstākļos tas ir diezgan neiespējami. Teiksim, karstu stiklu dabūt viņu un pēc tam vēl saglabāt, lai viņš paliek tādā. Un tā kā loģiski tika Mākslas akadēmija beigt, un pēc tās Mākslas akadēmijas likās, ka vajag kaut ko tādu, nevis tā kā mākslas objekts, bet kaut ko mazliet tādu vairāk pieejam. Maģistra darbā mēs izstrādājām man kolēģi trauku grupu. Un tāds viss sākās. Bet par vidu vēl bija tur tāda eksperimenta, kad tāda smieklīga filma, bet sena filma par Terminatoru, kur bija šis puisis, kas pārlīst tā kā, tādā šķidrā metālā. Un tas tā kā likās šausmīgi, gribējās dabūt kaut ko tādu, kas ir plastisks, ko tas pats radījis, un viņš ir šī spogulī, kurš visu atstaro. Un tā tas sanāca nejauši, kad es nokļūtu kā Cietvilas fizikas institūtā, ar kur sadarbībā mēs tā kā 5 gadus kvalitīvi cīnījāmies, lai dabūtu šo te metālu, dabūtu kopā ar stiklu. Un, rezultātā tu kļūsti par tādu tā kā jau ķīmiķi, fiziķi, tad tehnologu, jo viss šīs lietas, viņas balstās kaut kādu pieredzi uz tehnoloģiskām lietām. Tu kā pazīst materiālu, bet brīžiem liekas, ka tu viņu zini jau tik daudz, bet tu saproti, ka no tās visas industrijas esi tāds maziņš ar visām savām zināšanām. Bet tieši tāpēc tas materiāls nekad viņš neapnīk, jo tu katru dienu vari izdomāt pilnīgi kaut kādas savādākas lietas un strādāt ar viņu. Tieši šīs dažādās tehnikās, vai tu viņu liec uz pīpes un pūti, vai tu liec viņu krāsnī formē uz sagatavotas formas, vai tu viņu ņem augstā veidā, griez zāģē, līmē, pēc tam viņu apstrādā, respektīvi slīpē, šīs te visas pēcapstrādes lietas. Un katra no šīm lietām ir tāda diezgan milzīga tāda pieredze prasa un tādu ļoti lielu ieinteresētību tādu. Tev gan ir tāda ieinteresantība. Tāpēc, ka tu vienā brīdī ceļš tagad, ja tā paskatās no šī 15 gadu vecuma, ka principā ir tāda aktīva tieši ar stiklu šo materiālu, tāda 30 gadu pavadīt kopā. Un joprojām ir interesanti. Un tas pats tāds maģiskākais. Un laikam šī visā profesijā ir tāds, ka patīk riktīgi iet uz darbu. Jo nav tā, ka tu studijā tagad atnāc, tā smuka uzvar kafiju, apsēdies, kaut ko uzzīmē, tad aizēj uz otru stūri. Tā ir tāda vairāk tāda ilgtermiņa plānošana. Bieži vien tas ir kaut kāds projekts, kurā tu kaut ko īstenojot, nonāc vēl pie kaut kādas vesels kaudzes ar kaut kādu tādu tā kā nelikvīdiem, kas varbūt nav sanākuši ar testiem, bet kurus pēc tam tu integrē jau kaut kādā citā pilnīgi dulā idejā, kur liekas, tur kaut kas palika, tu viņu tā kā noliec tādā aizmugurē kaut kur. Un ir viens brīdis, kad atkal pie tā viss tā es atgriezies un
Un no tā jau kaut kāds nākamais tas projekts rodās. Jo tā pieredze tā diezgan liela bijusi. Tā, ka kaut kas apnīk, tad mēs rotas taisam, tad mēs pēkšņi pieaugušiem rotaļlietas vienu brīdi taisījām, tad mēs tikko velospēdu uztaisījām, lai būtu interesantāk. Jā, tas velospēds. Jā, tas ir tāds puika joks. Jā. Bija pareizais vecums. Tie, kas nevar atļauties motociklus renovēt, un tie būvēja velosipēdus, un tā mēs kaut kā loģiski domājam, ka vajag tik velosipēdu. Ar mani kolēģi, likās tā, izaicinām sevi un uzbūvējam. To mēs arī izdarījām. Viņš tik smuks ir. Paldies. Tik smuks. Tikai viens ir uztaisīts? Viens. Viņš ir pārdots jau? Viņš stāv Šanhajā stikla muzejā, viņš ir pamata ekspozīcijā, viņš tur stāv. Negribās pārdot viņus? Mēs viņu pārdevām muzejā. Nē, bet ikdienā ar viņu braukt ir īstenībā tā. Viņš ir smags, ne? Viņš ir smags, tātad ļoti pamatīgs. Ja tu ar viņu ieskrienies, tad viņš iet ļoti labi. Bet viņš ir trausls. Trausls tādā ziņā tieši pret triecienu, jo teiksim, pret izturību mēs viņu pat notestējām to modulu Rīgas Tehniskajā universitātē. Viņš tur sasniedz kaut kādu ļoti labus rādītājus. Jo viņš ir līmēts no stikliem, tā kā finieris. Līdz ar to viņam diezgan liela tāda slodzes izturība, bet no trausluma mēs tā kā paturējām. Materiāls ir stikls. Ko vēl vēlies uztaisīt? Ir kaut kādi traks idejas, ko vēlies attīstīt? Arī ar stiklu? Ir varbūt vairāk tādas tehnoloģiski izaicinājumi, kurus gribās tehniski, jo mūsdienās ir nākuši klāt diezgan visādas audio labas lietas, kas varbūt pirms 10 gadiem bija diezgan neiespējams. Kādā veidā audio? Es domāju, video visādi šīs integrācijas ar stiklu kopā. Tas pats LEDs, RGB, kuram ir šīs visas krāsas spektrs, kurš var radīt attēlu, saliekot daudz kopā. Un tie lielie ekrāni, ko mēs redzam stācijas laukumos. LED, jā. Un tieši tāpēc, kad tu vari šīs lietas jau uztaisīt tādas varbūt mūsdienīgi trakāks. Teiksim, tāda man vīzija būtu uzpūst vienu tādu vienkārši lielu bļodu, kas ir savā formā vispār ļoti neizteiksmīgi, teiksim, tāda ola liela. Un viņa ir šis ekrāns, kuru tu vari integrēt. Tu gribi viņu dabūt sarkanu, viņš tev sarkanu, gribi dabūt savu seju, tu dabūsi savu seju. Tas tāds trakais sapnis. Gribi rūtainu viņu, gribi strīpainu. Viss, ko tu ar telefonu atrast, man liekas, ja tu vari integrēt šeit vienā objektā, kurš ir pats pa sevi, varbūt izslēgtā veidā. Kā bļoda? Kā bļoda. Un viņš ir gan kā gaismas, gan kā interaktīvs objekts. Tas būtu, teiksim, tāds, man liekas. Tāds. Un jūs tieši... Mēs mūsu komandas jā. Tas ir, kāpēc es saku. Bet, ja tu paskatīties uz to bļodu, viņa būtu caurspīdīga vai balta? Jo vajadzētu to mehānismu tur. Un tad tu kā skaties apakšā, un tur var redzēt to... Ir daži tādi noslēgumi, kurus šoreiz neatklāšu, bet jebkurš telefona ekrāns ir principā plāns stikliņš. Tā kā tas viss ir iespējams. Un telefoni nav caurspīdīgi, viņiem ir tomēr kaut kāda tā mehāniskā puse. Kaut kas tur apakšā ir. Jā, tur ir savi nosacījumi. Tas būtu tās, teiksim, augstākais līmenis. Un tad vēl ir vienkārši lietas sasiet kvalitīvu stiklu mezglā. Tas arī būtu tāds izaicinājums. Mezglā? To nav viegli darīt? Jā, viņi varētu, teiksim, šādu stiklu, smuku tādu slēju nopulēt, sasiet ar visām perfektām kantēm. Tādā mezgliņā. Man liekas, tas arī būtu tāds, viss es esmu izdarījis, visu industrijām var iet pensijā. Bet tāpat jau tu negribētu mest roku stiklam. Es saku, tas ir, tiešām ir tādas nejaušības visu laiku, kas tev tā kā ritīgi dzen uz priekšu. Un, ja tas būtu tā, kad varbūt mēs sēdētu uz kaut kādu tādu vienu gatavu objektu, tad droši vien tas tā arī mēs viņam pieliktu osiņu, mēs viņam pieliktu tur lielāku, mazāku uztaisīt. Bet tā lieta, ka gribās uztaisīt tādu, kaut ko pilnīgi crazy, kas
nojauc, teiksim, jebkura parasta lietotāja kaut kādu uztveri. Un to visu dara tagad daram, un tas tiek arī kaut kādos mākslas objektos integrēts, kad ir šie daudzi atspogi, kad ir pazūd kaut kāda telpas sajūta, ka tu nesaproti dziļumu tam objektam, to visu, teiksim, ar tiem pašiem spoguļiem. Tā ir tāda Alice brīnumzemē, tāda daudzīšanās, tādu kaut kādu bišku tādu apziņu. Man bija tāda diezgan pirmā pieredze, kad es sataisīju šos lielos sfēriskos spoguļus, un mēs karinājām pirmo izstādi. Tad, kad tu 3 dienas tos spoguļus tā te nesā, likās kaut kā 3. dienā, kad pazudus kaut kāda vai parādījusies 5. dimensija. Vai, kad tu nesaproti daudz lietas vairs. Kā acis liekas, kad mānta. Jā. Jo šī optikas lietas arī īstenībā tādas ļoti dabā, viņas ļoti daudz sastopams tādā pašā ūdens pilienā, un kas veido palielinājumu vai pamazinājumu. Un tāpat šie sfēriskie spoguļi pagriež attālu kājām gaisā vai tieši pretēji, kur ir tas punkts, kad viņš tā kā atgriež atpakaļ ar kājām uz zemi. Un tās tādas, tur drīzāk tāda bišķi tā kā tā zinātniskā puse, bet viņa tāda mitoloģija jaucās jau, liekas, tā kā kopā. Tādu. Jā, jūs tieši domājat, tā droši vien ir fizika, kāds tas leņķis ir, un kā tur droši vien tā kā acis, tā kā tur ir kaut kāds savienojuma punkts, un tad uzreiz tā kā pārlec uz to otro pusi. Bet kā ir tā mitoloģija arī ieviesta iekšā? Es zinu, ka tavā Sun and Moon sērijā jūs arī mēģinājāt ieviest to mitoloģiju iekšā jūsu Bet tur arī ļoti daudz. Tavā kolekcijā. Tur ir tā, ka līdz tam galam ir tāda oficiālā tirzniecības līnijā. Mums ir 3 modeļi, bet tas vispār radās tāda Latvijas 100-gadus veltījumam. Bija tāds diezgan 3 liels izstādes. Tur bija Bornholmā, Somijā un Meksikā. Un tur mēs paņēmām vienkārši likās šo tādu vēsturisko aspektu, jo varēja. Bija šīs programmas visādas, kurās varēs uz Latvijas 100 gadi diezgan kvalitīvi startēt. Un tā radās īstenībā tas saule un mēnesis, jo tu kā saproti, kad vai tie 100 vai 1000 gadi, bet ka tas katru dienu, katrs tas debesu mainīgums, viņš ir pilnīgi savādāks. Un bija tapa šī sērija, kur tika izveidot šie 100 darbi. Katram pilnīgi savādāks. Tas 100 darbi. Pārklājums, tekstūra, tāda eksperimenta sērija milzīga. Jā, tā kaut kā tāds trakais zinātnieks, bet trakais mākslinieks kaut kādā ziņā, kad tu mēģini pārsteigt cilvēks vai pārsteigt sevi pats ar savu mākslu. Un tas pārsteigums tevi tā kā dzen uz priekšu, jā, tas inovatīvais. Ka visu laiku kaut ko jārada visu laiku. Tas tā kā tāda atkarība, jā. Kur tā nevar vienkārši tā beigt. Jā, tā atkarība sākās tieši vidusskolā, kad, tu sāki ar sāku keramiku. Ar keramiku? Aha. Bet, tas nebija tavs? Nē, vienkārši saku, šī stikla burvība, viņai tomēr ir kaut kā tāda daudz lielāka tā maģija. Tas nenozīmē to, ka, ja lai cik tas interesanti būtu, jebkurai stikla lietai, kas ir caurspīdīga, viņai ir divi tilpumi, tā viņi varētu nosaukt. Tas ko nozīmē? Tas nozīmē to, ka, ja es uztaisu bumbu no māla, viņa ir bumba vai lode. Ja es viņu uztaisu no stikla, man pastāv iespēja izspekulēties ar iekšējo tilpumu. Es varu uztaisīt viņai ļoti biezu dibenu un ļoti šauru augšņu. Un ir šīs 2 dimensijas, kas veido šo šo objektu. Tāpat arī jebkuram mūsu traukam mēs parasti cenšamies, lai tas apakšējais dibentiņš ir tāds ļoti biezs maksimāli. Lai būtu šī gaismas spēle, ja viņš ir melns, piemēram, kad viņam atkal ir tāda levitācijas sajūta, kad tur tā gaismas lauziens notiek, tās pēdiņas. Tās tādas visādas tādas mazās nianses, ka tu paņem tāds diezgan ļoti vienkārši tīras formas,
un tu sāc viņus tā, skaldīt tā. Es vienu brīdi pastrādāju skolā pa pasniedzēju. Man bija tāds ļoti vienkāršs uzdevums, ka ņem lodi un viņu griež nost plaknes. Un tur ļoti fantastiskas lietas var atklāt. Un tā, man liekas, pat tā formas tīrība, kad ļoti daudz lietas mēs mēģinām, tā kā samāksloti, varbūt tā kā lai pasaka, to formu sačakarēt ar to, ka mēs kaut kā gribam kaut kā kontrolēt vai... ne kontrolēt, bet kā izskaistināt varbūt. Un tā, lai tas tā kā būtu smukāk vēl kaut kas, bet tad tās parastās lietas ir tāds, manuprāt, tāds viskorektākās. Un arī dabā, ir, protams, ir divas galējības. Ir vai ļoti tīra forma, vai ļoti, ļoti sarežģīta. Un tāpēc man atkal patīk tas vienkāršums, jo lai radītu tādu ļoti tīru, estētisku lietu, bieži vien tas ir sarežģītāk nekā tādu dekoratīvu, tādu impulsīvu. Un tas arī, man liekas, tāpēc varbūt tas arī mūsu kompānijas tāds, tas labais, tas stāsts ir, ka mēs esam pirmkārt paši sev pasūtītāji, un mēs arī paši tirgojam to. Un tas zīmols, līdz ar to ir, tā ir varbūt tas nevis stāsts, ka mēs taisam naudu, bet mēs taisam tādu kā savu dzīves stāstu ar to visu, ko mēs saražojam. Un tā ir tāda, īstenībā tas ir kļūs varbūt tādu, jau tādu mazu ikoniņu. Jo mums tāds ļoti labs stāsts, kaut kādi vairāk gadus atpakaļ atnāca tad ļoti, ļoti veca omīte, kurā bija saskaitījis tur naudu, viņa nopirka pašu mazāko trauciņu. Viņa teica, ka viņai tā pensija tik, bet viņa gribot mazbērniem atstāt mantojumā. Wow! Un tas likās, tas ir tā, ka, varbūt, ka tas ir tas kaut kas tā pilnīgi, kad tas ir tā vērtība tai mantai. Pilnīgi nevis tāda mantiskā, bet tas, kad tā kā visi tā Kuznecova tur porcelāna pērk un tirgojās un mainās. Un, kad tā ir tāda... Kas ir Kuznecova? Kuznecova bija tāda fabrika Rīgā, kas ražoja porcelāna traukus. Padomju laikā? Un vēl pirms caru laikā. Un līdz ar to, tā ir tāda ikoniska arī lieta, kad viņu daudz kolekcionāri augstu vērtē, tā teiksim. Tāpat kā graņonkas var būt. Jā, bet tas arī īstenībā... Bet tas īsti nav kolekcionāri. Nē, bet graņonka arī īstenībā tur ir tāds savs stāsts graņonkai, jo viņu radījusi Padomju Savienībā bija Telniece Muhina, un tur ir ļoti precīzi aprēķins šķautnēs. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka šī glāze sastāv no 12 šķautnēm, un viņai precīzi biezumi visu cauri iet tajā glāzē. Jo, ja stikls visu caur vienādu biezums, viņā var arī ieliet šo karsto tēju vai kafiju, un viņai nekas nenotiek. Stiklam ir tāda lieta, ka viņam nepatīk liela biezuma atšķirības pašā masā. Tas ir tāds ļoti jau tāds tehnoloģisks, vai tas kāda interesē, nezinu, bet kā piemērs var izstāstīt, Japānā taisīja lēcu, kur bija 80 cm bieza un 2,5 metri diametrā. Kāpēc tik lielu lēcu vajag? Kosmiskam teleskopam nepateikšu. Es domāju, acī. Nē, acī nē. Bet viņi, piemēram, atdzesē 3 gadus šo te lēcu. What? Tāpēc, kad, ja rodās kritiskas temperatūra pārkritieni, cevišķi tāds stiklam kritiskās zonas, tas nozīmē, ka gar malām ir šaurāks šis stikls, un pa vidu viņam ir šī te masa. Un pa vidu viņam tā temperatūra ir lielāka nekā tādīs malās. Viņš dziest no ārpuses, jebkurš materiāls. Un šeit veidojas stress. Un ja viņš pārsniedz šo stresu, viņam iekšā rodās tāda tā kā atsevišķa zona, kas var eksplodēt. Tāpat kā rūdīts stikls, mēs esam redzējuši kādreiz, kad vienkārši viņš sašķīst mazos gabaliņos. Tas pats arī notiek ar jebkuru stikla priekšmetu, ja viņi nepareizi atdzesē, viņš kļūst bīstams. Viņš var sasprāgt.
un nevienmēr labi, un nepareizā vietā. Jums ir tādas problēmas ar jūsu kolekciju, vai? Nē, viss ir... Mēs iesakām nelikt viņus trākmašīnās, tāpēc, ka ir šie te biezie dibeni. Tas arī šī temperatūras maiņas. Un tad ir tāda ļoti vienkārša tīra lieta, kā melns trauks. Mēs neiesakām likt saulē uz palodzes. Melnu trauku. Viņš saulē, viņš ir ļoti smuki uzkarst. Viņš ceļš no vienas puses, un tad ir arī kaut kāds caurvējš, un viņš var... Tad būtu pats kaut ko uzmākslinēt. Jā. Kaut kādas formiņas uztaisīts, varbūt. Nē, viņš tik traki, bet viņš vienkārši var saplīst daļ šīm krasām tādām temperatūras atšķirībām. Un tāpēc tas materiāls ir tāds, savā ziņā ar viņu vajag ar cieņu. Kā teica mans skolotājs, stikls plīst vienmēr, jautājums tikai kad. Kā jūs nonācāt pie vārda An Angel? An and Angel. Vārds kārtīgi vienkārši. An un Angel. Pirmie 2 burti ir mani vārds un uzvārds. Artis Nīmans. Tā kā vienas komandas bija arī mana sieva, kur ir Agnes ar šādu pašu uzvārdu. Tātad, tas ir kaut kā likumsakarīgi pirmie 2 burti. Un bija 3. kolēģi, ar kur mēs sākām šo te gājienu, Anģelu. Viss. Ļoti vienkārši. Un tad likās kaut kā, ka viņš tā ļoti organiski, visā tādā nav nekāda tur valoda barjeru, un tas likās tā, ko mēs tur tagad mocīsimies. Jā, tas vienkārši atnāca, nebija baigi jāgudro kaut kādus cits. Tā kā baigi mēģinājām kaut ko domāt, bet tā bija tā kaut kā ļoti vienkārši sēdējām, dzērām vīnu un tā, ko mēs te mokamies. Kur visas idejas iznāk ārā, visas labās idejas. Tad tu sāki stāstīt, jo manā uztverē jūsu stikla mākslas darbi, jūs iesākāt varbūt ar kaut ko ļoti elementāru, un tas viss tā kā mazliet paliek sarežģītāks, bet arī tā kā, nav sarežģīts, viņš tāpat ir tas elementārais, tas simple mākslas darbs, bet kaut kā tas arī atspoguļo tavus dzīves notikumus, un kaut kādi, es nezinu, vai tas atspoguļo tavus dzīves notikumus, bet kā tu esi saredzējis, ka tava māksla mainās caur laiku? Nav bijuši tādi, pozitīvi vai ļoti negatīvi notikumi, kas varētu, teikt, no tā brīža kaut kas tā ļoti ir mainījies. Bet es tā sapratu, ka laikam tās lietas ir kaut kādi cilvēki, kas ir ienākuši, manā, teiksim, sadzīvē ikdienā. Tas ir viens. Un otrkārt ir šī pieredze, ar kur tu krājot šo pieredzi, satiekot kaut kādus šos cilvēkus, katrs šis cilvēks iedod kaut kādu impulsu. Vai tas ir kaut kāds projekts, kurā, mums ir tāds stūrīts, krāsa, tur ir zaļa pieņemsim, vai sarkana, uztaisim tā, lai kaut kas tas strādā. Un tad ņem to visu to pieredzi bagāžu. Otrs arī tas, ka tie cilvēki, ja viņi ienāk kaut kādā laika sprīdī, viņi nes to savu pienesumu tomēr, kad ir kaut kāds šis redzējums, un tad to kā varbūt, pamēģinam šitā. Un tas veido to ceļu, jo, ko es te jau pirms tam minēju, kad diezgan liels noteikums ir pārzināt to materiālu. Un tā ir pieredze, kuru, kaut tā vienkārši, lai dabūtu perfekto spoguli, tā ir, tagad liekas, ka tas vienkārši, bet zinot, kāds ir bijis tas ceļš un kāds ir tās kļūdas, tas ir atvedot jau, teiksim, to pašu stikla loksni, no kuras, teiksim, mēs tur pēc tam lokam. Ja tu viņu nepareizi noliec uz galdu ar nepareizo pusi, viņu pabīdot pa galdu, mazs smilšu galdiņš, viņš ir sakrāpēts. Un tagad es uzlieku šo spoguli, tad es tikai beigās redzu šo skrāpi. Viņš jau ir, teiksim, tā brāķis varbūt. Jā. Un tieši tāpēc visus šos procesus ļoti, ļoti, ļoti jāsako līdzi, kā tu katru šo punktu izdari. Viens nepareizs punkts, un to es principā 2-3 dienas lieliski pavadījis laiku, taisījis kārtējo izmetam lietu. Tas process ir tik
izstrādāts un izdomāts. Tu ar savām kļūdām tikai. Jā, tā kā tu tiešām nevarētu paņemt kādu citu, lai tev palīdz vai izdara tavu darbu tavā vietā. Ir lietas, kuras mēs tā kā outsourcējam, pakalpojums kaut kādus ir. Šo te tagad pārklājumu mēs liekam paši. Mēs esam iegādājušies šo iekārtu un mēs ar mani kolēģi esam pabeiguši, man liekas, Cietvielas fizikas institūtu nejauši, jo mums te, kopš mēs viņu iegādājāmies, mēs visu laiku no viena kursa tiekam pārmest jau nākošajā. Jā, jo, lai dabūtu šo te augsto vakumu un visus šos procesus nodrošināt, pareizās temperatūras, klimatu, atdzesēšanas katra šī te punkta, nodrošināt šo te absolūto vakumu. Nu, tās ir tādas, ja no sākuma mēs tā iekārtā baidījāmies pieiet klāt, tad tagad mēs tā droši varam attaisīt vāku un ielikt viņā iekšā. Un, nu, tā ir tā pieredze, jā. Kur jūs... Kur negribās pieļaut kļūdu, ka labāk izdarīt uzreiz un bišķi ilgāk un kvalitatīvi, kur to punktu, nekā pēc tam to visu vēlreiz procesu iet. Wow. Tas pats stikls, viņš nemīl steigu. Steigu? Steigu, tu nevari sasteigt. Jā. Tas ir tā, ka ja mēs paņemam kaut kādu, pieņem tādu stikla gabalu lielu un mēģinam viņam uzslīpēt divas plaknes, viņu nevar ātrāk izdarīt, kamēr tas fiziski lēnām, tu uzlīpē to plakni, tu nevari pātrināt to procesu. Bieži vien gribās, ja tas ir tā, ka tu vari 4-5 stundas tur pavadīt, slīpējot, un ja tev nav tehniski pareizi tas kups sagatavots, viņš arī, piemēram, pēc tā 3 dienu darba, viņš vienkārši var sasprākt. Un tieši tāpēc, zinot visu šīs te tādus fiziskos vaiprātus, ka tu otrais negribi to, tad tu visu tā ļoti mēģini korekti izdarīt. Jo tāds labs piemērs par to steigu, es atceros Mākslas akadēmijā diplomdarbs, ka tev ir paredzēta tā kā personāla izstāde man bija. Un tev ir paredzēta 15 darbi, kuri tā kā, ir jānoved tur burtiski tev viena nakts. Un tev ir jānoved, visu līdz tā finālam. Un tad tu saproti, ka tu no rīta jau esi 5 darbus pazaudējis, jo tu esi steidzies. Tas ir tā, ka tev vienkārši izrauj kaut kur viņš aiziet pret sienu, viņš kaut kur nesot noskrīt. Tas ir, tā ir tāda, kā es parasti arī izstādes iekārtot, vai atdodot cilvēkiem kaut kāds, ne trauks, bet lielāks priekšmets, tad es saku, es labāk pats ainsīšu. Jo, ja es nokritīšu pa ceļam, tad, tā ir mana tāda. Tu vari sev piedot, bet es tev nepiedošu. Kā tu vari pataupīt to savu brīvību stiklā, savu brīvību laikā, bet arī būt tajos konkrētos laika rāmjos, ko biznesa vai uzņēmums tā kā no tevīm prasa. Tas pats sāpīgākais visā. Vēl ir nauda jāpelna. Jā, jo tu jau vari, kā mākslinieks, tu vari aizpeldēt, tu vari eksperimentēt, un tad wow, 2 gadi pagājuši. Ja nebūtu rēķini jāmaksā un jāpērk tas materiāls, kas nav tik lēts, tad viss būtu ļoti vienkārši. Bet tu esi atradis veidu, kā tu to var izdarīt? Mums ir maza komanda. Cik cilvēki? Īstenībā mums ir mainīgi. Mums parasti komandā ir meitenes, kuras ir tāds fakts, ka viņas aiziet dekrētos. Līdz ar to kā komanda mainās. Tā kā izvietot tos stiklus kaut kādā... Nē, tīri, es domāju, šitais viss marketinga lietas, kas vairāk saistīts ar tādu reālo tiešo pārdošanu. Kādam varbūt tik acis vai spoži nedeg, arī tā kā nomaina kaut kādu to salietu. Un tad mēs esam, mums ir tas pamats sastāvs, kaut kādi 4-5 mēs esam. Pa brīžam mēs kādu paņemam no malas uz kaut kādu projektu. Bet, teiksim, tāds mākslietas es tā kā, tā es viens pats. Tāpēc, kad tas tā kā man ar šeit zvana studenti, es tur gribētu nākt praksē, vēl kaut ko, es saku, viss forši, tu vari atnākt uz 1 dienu, es tev visu varu izstāstīt, ko es zinu. Bet es negribu, lai tu nāc pie maniem mēnesi. Nē. Tāpēc, ka tā ir, tāda, tas ir smagi man. Jā. Tāpēc, kad
es esmu tas cilvēks, kur vieglāk izdarīt pašam, nekā to tagad tā ļoti ilgi un pamatīgi izstāstīt. Un tieši varbūt tāpēc man skolā tas tā kā bišķi tā kā arī vienā brīdī nepatika, ka man gribās tā kā ātrāk. Nu, ne jau tā kā es pirms tam runāju, ka vajag stikli ļoti prātīgi, bet kaut kādas tā, nu, tās pašas sagatavošanas lietas un pasūtīt stiklu. Nu, tas ir ātri. Viens zvans, rītdien jābūt. Bet, nu, un līdz ar to man nepatīk tāda īsti nedarīšana. Man patīk, ja dara, tad dara tā riktīgi. Un savukārt, lai es iedotu darbu, kas ir ļoti daudz jāzina. Un tad, burtiski, man nākās stāvēt klāt un, nu, tā kā visu laiku, nu, tā kā asistēt. Nu, tādas varbūt tā, nu, arī tāpēc, ka man nav tik daudz tā brīvā laika, lai es, piemēram, turpinātu strādāt šajā skolā un gaidītu tos bērnus, kurš tad izdomā, ka viņi tomēr nenāk šodien uz skolu. Nu, tā. Jā. Jā, tā ir tava sirds lieta, un tu to ņem nopietni, un ja kāds atnāk, izdomā, ka viņš negrib to darīt vairs, nu ko tu... Nē, nu tas jau nav tāds pieslieta. Es saku, tas ir tāds, nu, ja tev deg, nu, ja tu esi uz tā, nu, tā kā ķer to adrenalīnu, to dzīves, to, nu, ka tad jābūt tādam, nu, visu laiku tādam. Man patīk darīt. Man nepatīk tās dienas, kad es pavadu kaut kādās sapulcēs, runājot par kaut kādu tur, ko mēs varētu. Man patīk tās dienas, kad es no rīta līdz vakaram esmu nogriezis, izdarījis to. Un tad es jūtos, ka tā diena ir pilnvērtīga. Ja es gudri runājam, mēģinām viens otram pierādīt visās tur taisnības, man liekas, ka tas laiks kaut kur ir pazudis priekš manīm. Nu, bieži vien es tādu pārmetu sev to, kad es nemāku varbūt atlaist to visu, bet nu jā, darīt tā, jo īstenībā bez tāda darba tu neko tā nevar izdarīt. Šis ir varbūt viens no tādiem, ja, piemēram, mākslā ir dažādi veidi, kā ļoti ātri kaut ko ar pieredzi sasniegt. Nu, tur pieņem krāsas buņķu, uzšļakst uz sienas un tu kaut kā dabū to efektu ātru, fiks pierādām, tad tev atkal ir, nu, tev jābūt te ļoti lielai zināšanai, lai tas pēc gada iztītos tikpat labs un viņš būtu ilgmūžīgs. Jo materiāls tomēr ir tāds, nu, pamatīgs. Ilgmūžīgs, ja viņi nesabojā. Bet jā, es atgriežoties uz to jautājumu, ko es tev prasīju, kā tu strukturē savu laiku? Tu vienkārši dari. Katru dienu tu ej rūpnīcā un tu dari. Tev ir tā sapulces, kā tu, nu, visus informē, kāda ir jaunā kolekcija. Un tu esi atradis veidu, kā, nu, to laiku strukturēt, kā mākslinieks? Ne. Teikšu godīgi, nē. Tiešām, tad ir... Nē. Tad katrs gads, katrs mēnesis ir savādāks, jā? Jā. Wow. Nē, ir kaut kāda zināma ritma, kas nu notiek, bet wow. Nav tā, ka parasti ļoti mobilizē izstādes, ka tu piesakies kaut kādām lielām izstādēm. Nu jā, un tad tev ir deadlines. Un tad ir deadlines, un tad tev ir kaut kā, tu zini kaut kā to apjomu, kas tev, un tad ir tiešām tā, ka tev ir kalendārs, tu katru dienu strīpo, tu esi sarakstījis viss ārpus pakalpojumu, kas tev jāsavās, tur metāla detaļas, betāna detaļas, krāsa jādabū tāda, šitāda, tur tas, jāpasūt stikli tāda, un kad tu visu to sarakstīsi salic, tad tu tur tā mērķtiecīgi strīpo viss ārā. Jo vēl tāda lieta, ka tas viss ir jāsapako ļoti. Kas īstenībā, nu, daudziem materiāliem daudz vienkāršāk. Jo es varu uztaisīt kaut ko lielu, un pārsvarā tas ir smags. Un tas ir smuki jāizsūta vienalga uz kur pasaules malu. Arī stikla ritens, piemēram. Un ja tu viņu pabeidz pēdējā vakarā, tad tas ritens neaizbrauc, jo viņam vajag speciāli kastas taisīt. Viņu vajag speciāli iekarināt, viņu jāiesien.
Un tā ir tāda pilnīgi cita jau galvniecības tāda pieredze sākās, kad tev ir jābūt visam tam instrumentam, lai tu kaut ko to, ko tu tur pēkšņi esi izpūcis, kaut kādu šo te ragaini, uzlīmējis uz vienu mazu punktu, kam ir liela pēda un liels lauziens, aizsūtīt uz to pašu Meksiku. Tas ir tāds... Viņš, protams, jāsaka pēc iespējas kompaktāk, lai par to mazāk ir jāmaksā. Un otrs tā, lai tā otrā galā ir tie, kas tur viņu izpako, arī saka, ir vesels. Tad tev vajadzētu pašam aizbraukt ar viņu, tā kā... Ar kuģīti, jā. Jā, likt blakus lidmašīnā. Diemžēl, jā, bet tā nenotiek, un līdz ar to tas ir tāds vēl viens... Stresiņš, ne tāds, es ceru, ka viņi zinās, ko darīt ar šo. Tā nav tāds stresiņš, bet vispār, tāpēc, kad ja tu pareizi tur kaut kādus tos nosacījumus izpildi, tad viņš arī aizbrauc. Bet visādi bijis. Kurā, jā, tad kāds ir saplīs vai? Tu saku, stikls vienmēr plīst, tik jautājums, kad... Jā. Ne jau, ka visu kolekciju tikai viena. Nē, es saku, caur kaut kādām šīm te pieredzēm jau tu mēģini to ar katru to piedzīvojumu, to risku pakāpi mazināt. Jo pēc tam tas ļoti sāpīgi, kaut vai taisūt. Bet, ja tur kāds iemauc ar dakšām, tad kastē, tad tur neko. Un līdz ar to tas ir tāds, jebkurā gadījumā kaut vai arī tāds pašs montāžs, ja ir materiāls, kur to var salikt smuki piekabē, tad te arī daudz jādomā, kā tu viņu aiztransportē, lai tomēr nepārtaisītu vai netaisītu nākošu. Tas tāds... Parasti tāds, kad viņš ir piekarināts un karājās šeit, tā viss ir labi, bet tāds arī ir labs izaicinājums. Un tāpēc man parasti kāds saka, klausies, mums tur tāda izstādīta, vai tur Daugavpilī, atved kāds 2-3 darbiņus. Tas nozīmē, ka es tagad braukšu, viņus veidīšu, tad es dienu kārināšu, tad es braukšu viņiem pakaļ, tad es viņus cerīšu apakaļ. Jo tas nav tā, es tagad iedodu tur kaut kam, tur viņi ieliek busā un aizbrauc viss. Un tāpēc man tas liekas tā, tad es tā stipri padomāju, vai es to gribu. Bet, ja ir starptautiskās muzejos un exhibitions... Tāpēc ja tā ir personāla izstāde, es tad ļoti, tad tā ir pilnīgi tava atbildība no līdz, brauc, izvērtē, visu apsties, visas karināšanas sistēmas, izdomā, kā to visu piekarina, noliec. Tas ir cits stāsts, bet tās grupas izstādes man tiešām nepatīk, tāpēc, ka tas tāds, un beigās vēl tev tā viņi sapako kaut kā atsūtā, ka taču viņš ir beigts jau. Vai vismaz saskrāpēt. Ai. Jā, un tad pēc, citi varbūt uzskata to par kaut kādu lepnību, bet otrs tas tāds, nevis tāda lepnība, bet vairāk tāda, sevis tāda ekonomēšana, uz to. Bet tu vari atļauties būt sevis ekonomists. Laika, es domāju. Jo tu esi bijis tajā nozarē 30 gadus, kā tu teici. Bet, kad tu iesāc, tu jau ķēri visas iespējas. Jā, protams. Jā. Nē, tagad ir tā, ka es zinu savus kolēģus, kuri var labāk, kuriem ir, teiksim, iekārtas kaut kādas, tad es uzreiz saku, lūdzu, kur numuriņš, jums var iedot, būs foršākais. Tu izvērtē tās lietas, kuras tu ņem un neņem. Otkārt, man nepatīk, ka ir kaut kāda sadarbības ar arhitektiem, tad man nepatīk arī, ka man kaut kādu iedot, varbūt gatavu lietu, tu vari uztaisīt, vai, es neņemu to. Man patīk tomēr tas savs pienesums. Mēs to izspēlējam, mēs izdomājam, mēs uztaisam modulāciju, mēs uztaisam pāraugus un tā, nevis es kaut ko restaurēju vai, priekš tā ir ļoti labi izpildīt tā. Jo arī kaut kādās tanīs lietās es mēģinu kaut ko ieviest jaunu parasti. Ja man pasaka klasiska vitrāža, ir pāris tādas lietas nodeva vecai skolai, bet es nevis gleznoju, bet uztaisu to reliefā. Tur tādas visādas lietas.
Un izkošu kaut kādu jaunu tehnoloģiju, kas man pēc tam tur varētu ļoti noderēt, kaut kādas tur atrisināt kaut ko daudz lielāku un savādāk. Jā. Tā pieeja, ka tu vienmēr gribi kaut ko jaunu vai kaut ko savādāk uztaisīt, tas arī ir citos aspektos savā dzīvē vai tikai stiklā? Ka tā tava māja, vai viņi ir tā kā super tā kā interesanti un visi paklājiņi ir tā kā super unikāli. Un, tā gluži nav. Kad nē, nav? Nē. Ok, tad tu tikai stiklā, viss. Nē, tā arī gluži nav. Ne jau melns, bet tie, kas mācījušies mākslas akadēmijā, tie jau viss ir tādi pa dzīvi, kaut ko mēģina pa brīžam pazīmēt un pagleznot. Un tāpat ir kaut kā, man ir, piemēram, 3 puikas. Katram ir pilnīgi savs intereses, līdz ar to tas spiests, nespiests, bet tā kā jāinteresējas arī pilnīgi citām lietām. Kas varbūt neizslēdz kaut kādu sakau pilnīgi sadarbību ar stiklu. Piemēram, man lielam puikam ļoti patīk tur ņemties ar elektroniku vēl kaut ko. Mēs pat esam tāds diezgan interesants projekts uztaisījuši, kur es tā kā minēju par to trauku, bet ir šīs ieskitas ar atspīdumu, kad objektiem vispār var mainīt krāsu un vispār to intensitāti un tādu vienkārši izgaismošanas, tādu režiju tur var izspēlēt. Tad jūs 3 dēli, vai viņi arī mākslinieki, viņi interesējās vispār stiklā, vai tu arī tikai uz vienu dienu redēji prom? Man liekas, tas ir tāds, viņiem vienkārši tas ir tāds jau no bērnības, kad tas ir tāds reāls fakts. Jā. Jo vecākam, piemēram, vispār mums bija birojas mājā, tā, ka viņš piedzima. Attiecīgi arī noliktā. Visi tie stikli tur pat stāvēja, ko viņš spēlējās. Jā. Un līdz ar to, es domāju, ka viņi to vienkārši kā tādu pašsaprotamu lietu pieņem. Kad ir daudz stikla kaut kur, viens ir tas, ka darbnīca otrkārt mājās jau arī, pie sienām tomēr, Jā, kur viņi spēlējās, ka viņi bija bērni tad? Nē, viņi tur arī spēlēs, viņiem viss kārtībā, mēs neko tāds ļoti slikti nedaram, bet kaut kāda darba tur stāv tāpat. Jā. Un pārsvarā viņi no stikla. Ko tu dāvinās ģimenes locekļiem dzimšanas dienā, ja tu pēdējā brīdī attaupies parasti, tad kaut ko, tas, kas ir par rokai. Šis derēs. Jā. Tad viņi ir interesēti stiklā? Viņi domā tas tā kā būs, ko tu atdod savai ģimenei, kā lūdzu, šī ir mana profesija, Tev dēli ir arī, jā. Viņam drīzāk patīk viss tā darbnīca, tā situācija, nevis tas, ka tur tieši stikls ir, tāpēc, ka tur gan ir zāģis, tur ir frēs, tur ir krāsas. Tu vari darīt jau ko tu gribi. Jo tas stikls viņam, manuprāt, mums tikko bija objekts spicējs, viņas tā kā aizved tos 2 jaunākos parādīt, viņi tā, veikals, jā, un viss, tā bija viņa interese. Tēci tur gadu ir ritīgi pa naktīm dzīvās. Un tā kā, vajag tā grūti atbildēt. Spicē tajā lielveikalā, tu domā? Un tu izstādīji savu stiklu tur? Mēs tur uztaisījām tādus 100 gaismas ķermeņus. 100 gaismas ķermeni? Jā. Tādas tā kā lāsas, tādas, jā, pa visiem tiem centrālajiem ātrijiem, tur tā kā virmo. Vēl ir sastopams? Viņš tā kā ir tā, es ceru līdz 50 gadiem. Tas ir super. To īsto. Ok, tad jābrauc tur, jāskatās. Jā, droši. Tur ir pāris tādi elementi, ko mēs tur tā kā realizējām. Kas arī īstenībā tā ļoti patīkam, kad nevis tur kaut kā citādi lampas liksim, bet tā kā nāc pica pat izrādīja interesi, ka varētu kaut kā tā kā latviešu tā kā mākslu, tā kā industriālo dizainu. Tad mēs tur tā kā nonācām ar arhitektiem pie tā kopsaucēja, tas, kas tur tagad ir redzams. Jā, kaut kā tā. Wow. Jo tieši tās kaut kādas tās sadarbības tāds, ļoti interesantas liekas, ka tās tāds arī kaut kāda publiskas telpas. Ir arī ļoti liels privātais sektors, kur tu uztaisi, visi papriecājas. Un tu tā kā, katrs dzīvo tālāk to savu lietu, tad tomēr tā, tā publiskā vieta, viņi tomēr, iedod tādu. Tu tur arī aiziet apstīties, kādam pateikt. Jā. Tas, ko vēl mēs te ar Reinu Liepiņu, tur Rīgas pilī, tur tādi lielie kastels, tad mēs ar tur tos logus tā kā ļoti sen jau bijām izdomājuši, tad tur
kas arī liekas tāds, varbūt varētu tāds interesants projekts, kas vēl nav sagaidījis savu atklāšanu, bet drīz būs. Rīgas pilī? Jā. Tur pie Daugavas? Jā. Ko jūs tur taisīsiet? Mēs uztaisījām, tur ir tāda vecā kastēla apvienoti 2 stāvi, tur ir tādi 5 lieli logi. Tāda interesanta. Jūs tur logus taisīsiet vai ko? Es tur tā kā vitrāžiņu tādu, jocīgu uztaisīju. Bet, tas tā kaut kādas tādas lietas, kas, tā ritīgi kaut kā, ir interesanti tā, ka, nevis kaut ko vienkārši, bet kaut ko tādu ar tādu fišku mazliet. Odziņa. Jā. Tā kā, tiešām ir tādi, man patīk spēlēties, kā es saku, ja daudzamies tad pa īsto, ja nedauzamies, tad katrs ejam savu māju un skatāmies savu programmu. Tad, ja tu pārāk ilgi kaut kādā ritmā iesēdies, tad tev... Man tāds diskomforts sāk veidot. Tev nepatīk? Nē. Tev jāsasprindzi. Jā, kaut ko jāsāk. Jā, un tieši tāpēc, piemēram, tāds ļoti labs stāsts man ir Ligatnē, kur mans draugs Ēriks pavāra māju, kurā mēs vienkārši eksperimentējam šo. Tad, kad es jūtu, ka man kaut ko vajag interesanti, un tad mēs vajag kaut ko. Ērika, vajag izdomāt. Tas tāds īstenībā, tāpēc, ka tur ir tā puspubliskā telpa ir, un tomēr tāds, uzreiz tāds iedod tādu mazu piešpricīti tam visam. Jā, es jau gribēju teikt tā mazliet tā sakasās un gribās dabūt to hitu. Jā, jo es saku, tā ikdiena jau viņi tā gribētos, ka viņi tā ļoti aktīvi, bet viņi tomēr ir tā ļoti plānveidīgi. Tad ir plāns tevā dienā? Es domāju, pat ne pa dienām. Ir tā, protams, es varu atļauties kādu dienu arī neaiziet to darbu, bet man kaut kā vēl kritīgi. Tā, ka man patīk uzvilkt netīrās drēbes un kaut ko izdarīt. Tev ir pirmdien līdz piekdienai, vai tu Sestdienas sēdienas mēs vairs neliekam nekādā gadījumā iekšā. Un naktis arī. Izņemot to spītas projektu, tur strādāt nevarēja. Tad tu nestrādā sestdienas svētdienu un naktīs? Tas etaps ir noiet, teikšu godīgi. Okay. Bija laiks, kad mēs to darījām drausmīgi aktīvi. Un bija tāds brīdis, kad Kilogramu kultūras vēl iedeva par to pasākumu. Dekoratīvā mākslas muzejā bija izstāde. Tad tur bija tā, ka mēs 6 mēnešus ar mani kolēģi negājām no darbnīcas ārā. Tā pa 14 stundām. Un tad bija tā, ka pēc tam tu mācies dzīvot. Bišķīt. Kā tas ir, ka tev nav nekas jādara? Ko sestdien darīt? Ko uz darbu jāiet? Ir tādi sprēgāki brīži un ir tādi... Bet arī tā pieredze ir tāda, ka, ja tu pareizi saplāno un ļoti daudz ir izdarīt, tad dažās stundās. Un ja tu atkal sāc tā, kā labāk vēl kaut ko, tad, man liekas, tas tāds bieži vien tā domāšana, plānošana, kā to labāk izdarīt, un tās varbūt bailes no kaut kāda tā nezināmā. Tu vari nakti negulēt, lai tā kā sagatavoties kaut kādai montāžai vēl kaut ko, bet pēdējā laikā ir tā, ka ir ļoti vienkārši pragmātiski tā kaut kā izslēdz te kaut ko. Tu esi viss izdomājis līdz tam brīdim un saproti, ka īstenībā jādara vienkārši. Vienkārši jādara un viss. Ja tev ir šābas, tev vienkārši jādara. Jo šaubīties tur var aiziet vispār kaut kādā ķīsēlī. Un, tām šaubām, kā būtu, ja tā. Jā. Un tiklīdz tu sāc darīt tā, kaut kā viss tas diezgan bieži noskaidrojās. Kļūst tā. Vienkārši. Jā, tad jāatrod tā balansa, plānošana un darīšana. Tā kā mazliet saplānot, bet tā kā vairāk darīt. Tieši tā, tāpēc, ka caur darbu tu kaut kā sastrukturizē visu. Arī kaut kādas lietas, ja tev viņas vajag 100, piemēram, uztaisīt, tad tu atrod struktūru, kā to ātri izdarīt. Jā. Un tikai tas jādara. Tikai vajag to startu izdarīt, un tad jau tas viss notiek. Tagad es arī strādāju skolā un apstoties, kas notiek tādā mūsdienu dizaina jomā. Es domāju, vairāk par tiem skolas beidzējiem, ka tie diplomdarbi bieži vien tādi ļoti forši, fantastiskas lietas. Bet kaut kā tie cilvēki, kas pieļauj, viņi baidās darīt. Tāpēc, ka tur ir tās šausmas, kam tev jāaiziet cauri, protams.
Tāpēc, kad, man liekas, viss tā ļoti pragmatiski skatās uz tām lietām, nesanāk droši vien, nu kam tas vajadzīgs un tā. Bet kamēr tu to neesi izdarījis, uztaisījis, varbūt pat vairākas reizes kļūdījies un caur to kaut kādu to savu piedzīvojumu atradis, nebūs nekas. Jo kādreiz man arī likās, tev ir nospraust izstādi, tu tur 4, 5, 6 mēneši ritīgi mauc. Likās, noteikti viss atnāks. Un tad tev būs tā kaut kāda tā laime, tāds gandarījums kaut kāds, tā, ka tev viss tagad. Un tad saprot, viss aiziet, tad saprot, ka nekas jau tāds nav mainījies. Wow. Un tad ar to laiku tu esi saprats, ka īstenībā tā baudi tieši tu pašā procesā. Nevis tu finālā. Jo fināls jau nav nekas, tu tur iesit to pēdējos krūvu vai uzkarinu un te mājās. Jā. Jautājums, vai tas ir atkal cits, tas pēc tam gandarījums paveikt to, bet kad tiešām viss tas pats lielākais kaifs procesā. Bet bija gandarījums, kad tu saņēmi Red Dot balvu? Jā, tas jau bija sen. Tad bija gandarījums. Nē, protams, jebkur tā balva, tas ir forši, tāds, ir Red Dots, ir German Design Award, ir Deko, ir vēl pāris te balviņas. Dabūja arī German Design balvu? Jā. Tā arī ir tā kā starptautiska dizaina balva. Kā viņas atšķirās? Jo Red Dot ir ļoti lielā mērogā. Red Dot ir vairāk tāds, es pateiktu, tāds pasaules, tāds vairāk tas zīmot, tas skatījums. Tieši tas Red Dot. Varbūt tas German Design Award, tas ir tāda, varbūt tāda Eiropas vairāk tāda. Bet, jebkurā gadījumā, darot jebkuru lietu, tev ir jāpierāda caur savu darbu, caur saviem, to, ko tu atdod kādam, vēl kaut ko par to, kaut kādu kvalitātes latiņu vai ka tev jābūt par to savu darbu tā kā 100% pārliecināti. Un ko piemēram iedēvā mums tas Red Dots, tas bija tā, ka mēs tā kā 4 gadus bijām tā kā aktīvi, kļuvām aktīvi ārpus Latvijas, respektīvi šīs starptautiskās izstādes. Un tu nezini, kurā vispār tas tādā līmeņa, kurš spēlētājs tas redzat, mēs šādu glāzi varam nopirkt 4 burti, veikalā par ļoti saprotamu ciparu. 4 burti, jā. Labi sapratu. Un kāpēc? Tāpēc, ka viņi ražo ļoti lielā masā. Jā. Es esmu arī bijis tādā rūpnīcā, kur vienkārši nāk minūtē 60 šādi te laukā no krāsnes, kur tu automāts dara, un tur čaļi skraida vienkārši eļļu pielē, lai kaut kas nenoklīst. Un var tādu, teiksim, produktu ražot, bet tad tev vajag lielu tādu to milzīgo pļaviņu, kur to visu noglabāt, kur to visu transportēt un kā to visu, tas ir tāds, tur ir vairāk tāda tīrā loģistikas matemātika. Un tad ir kaut kāda augstākā, tur, teiksim, latiņa, kur pat vienu vāzu var maksāt pie 40,000. Un tad tev jāsaprot, kurā tu līmenī esi. Tad jau tu būtu augstā līmenī. Man gribētos vēl augstākā. Ka? Gribētos vēl augstākā. Jā. Nē, ir dažādi nosacījumi, kas veido šo te cenu kategoriju. Protams, tas ir kaut kāds tas zīmols, tas ir tas stāsts, bet arī tas materiāls, viņš ļoti, ļoti atšķirās. Tas pats izēja materiāls, jā. Jo šī gadījumā pastāv iespēja, kad ja mēs uztaisītu šo te glāzi no šī paša stikla, kas ir šī glāzē izmantots pilnu viņš būtu tāds zaļganīgs. Ir ļoti daudz, cik tīrs stikls, kāds ir tehnoloģiskais viņam risinājums. Jo pastāv ļoti daudz stiklu gradāciju. Un tas arī veido to cenu. Tāpat ir tas kaut kāds otrreizējās pārstrādes, kur ir tāds ritīgi zaļas glāzes, kur tiešām bēd no šīm
izmestajiem konteineriem šīs vecās pudeles, viņas daudz maļ, liek viņas apmēram 30% klāt pie tās svaigās masas, viņa tā kā pārstrādā. Bet, ja tu atkal gribi tādu ļoti augstas klases, tur ir ļoti liela dzidrība, ļoti liels brāļu koeficients. Tur nedrīkst būt nec burbulīts iekšā, ja tev tāds liels šitās te kups ir. Tur ir, tās ir tādas, tādas izvērtības jau. Piemēram, cik tu uztaisi 10 bļodas, cik viņām ir burbuļi? Vai tas ir katrā 30. vai? Tas ir kā savār masu. Tas ir baigi jākontrolē no rūpnīcas puses, jo slikti savārīt masu var būt tā, ka viņš vienkārši viss ir. Ar burbuļiem? Jā. Un tas parādās arī gala produktā, ja mēs viņu nospoguļojam, tad šie burbulīši nāk uz augšu, un tad veidojās tāds, jau tā kā tāds smilšpīrs, un nav tas spoguls. Un tad notiek visu laiku tā cīņa to rūpnīcu. Viņi saka, nē, mums visi forši. Viņi saka, nē. Bet tā kā man ir tā, ka man pret tiem burbulīšiem vispār nav pretenzija, jo tas norāda to, ka tas materiāls ir dzīvs. Jā. Un ir šis cilvēciskais faktors, kas, ka tas viņam iedod to privātumu, kad šis trauks ļoti individuāls, jo tāds burbulīts nevienam nebūs. Bet var arī apzināt burbulīšus ielikt. Tur ir ļoti liels spēks. Bet vai tu ar burbulīšiem iesūtīji priekš Red Dot? Nē, mēs iesūtījām vairāk. Tur neskatījās varbūt pat uz to. Visam ir kaut kāds pielaids. Mums arī ir burbulīši. Mēs viņus sakam, ka tur viņi ir. Burbulītis nedrīkst būt pārsprāts, kas veido asumu. Bet kāpēc mēs dabūjām Red Dot? Tāpēc, ka mēs izcīnījām šo te pārklājumu uz šī trauka. Jo mēs tiešām 5 gadus likās jau, ka tas viss nesanāks, jo stikls ir organiska viela, viņš paliek vecs. Un pēc visiem nosacījumiem, lai uzklātu spoguli, stikls nedrīkst būt vecāks pa 2 nedēļām. Jo varbūt ir pamanīts, ja iziet ārā augstā laikā un ienes viņu iekšā, viņš viss noraso. Kaut arī tur nav ūdens, stikls. Un šis ir pats tāds, teiksim, sliktākais atbraucot mašīnai no Polijas pa ziemu. Viņa jau ir viss jau beigusies. Mums bija jāatrisina šis te jautājums. Kā dabūt to pārklājumu pēc tam virsū. Jā, bet atrisinājumi. Tā kā, ja gribās un ir ļoti liels pīts, visu ko var izdarīt. Un, cenšamies to darīt. Vai tu esi ievērojis, kā, piemēram, latviešu vasaras vai latviešu ziemas ietekmē tavu darbu? Šogad man ir apnikusi ziema, teikšu godīgi. Bet man patīk ritīgi vasara, man patīk ļoti labi ziema, man patīk pavasaris un rudens. Man nav tā, kad, bet man varbūt nepatīk, kad ir daudz visu kā. Man tagad liekas jau, ka vajadzētu būt pavasarim. Jā, mazliet pa ilgu, jā. Vasarā man nepatīk tas lielais karstums bieži vien, tā, ka man tiešām man nepatīk augstas temperatūras. Man labāk, ka to jaciņu var uzvilkt, nekā, kad vairs nav ko novilkt. Man patīk visi gada laiki, bet es saku tas, ka man nepatīk, kad viņš tā ilglaicīgi. Man patīk viss tā ritmika, kā tas viss notiek. Un kā tas ietekmē manu kaut kādu to. Protams, vasarā gribās uz jūru un uz laukiem. Tad vispār negribās strādāt? Ir tādi brīži, jā. Vispār jau pēc dabas slinks, kā jums visi. Diezgan, jā. Es labāk izdomāju tos, tad ritīgi saplāno, vienu dienu ritīgi nomauc, bet tad labāk 2 dienas neko nedara un plāno. Par Latvijas tādu kultūru telpu. Es nezinu, es to bieži vien domājis. Jebkurā gadījumā, es esmu kaut kādā savā ziņā, savā profesionālā burbulī. Es pazīstu, varbūt kādu jaunu es nepazīstu, bet, principā savus laika biedrus, kas nodarbojas ar stiklus, visus ļoti labi zinu.
Visi ir savā ziņā labi profesionāļi. Katram ir sava tā mazā nišiņa, kurā viņš tā kā vairāk iet. Arī tādā pasaules mērogā, to stiklinieku, mēs saucam visu par stikliniekiem. Mēs neesam ne dizaineri, ne mākslinieki. Mēs esam stiklinieki. Tur arī, principā, līdz tādām grandiem tur ir tā, ka ir visādas tās grupas, tādas pašas interneta, kurās tur diezgan forši viss izstāde zina, kas notiek, un ko kurš ir uztaisījis, tā viss tur tā ļoti labi mainās. Un to, tādu, man liekas, tādu ļoti aktīvu pasaules stiklinieku, viņi tādu, tur ir kādi tie pāris simti. Tur vairāk parādās kaut kādā arēnā, mazāk, bet, tie ir tādi aktīvie, varbūt, kas tur varbūt ikdienā tikai to stiklu strādā. Jo, lai ikdienā strādātu stiklu, tas ir jāatļaujās. Tas ir dārgs prieks. Tu no kādiem starptautiskiem stikliniekiem vai latviešu stikliniekiem pagātnē iedvesmojies? Tev ir kādi tādi elki? Varbūt ir bijuši tādi, kas man tanī brīdī varbūt ir ļoti uzrunājuši vairāk elki. Protams, daudz man pasniedzēji ir kaut ko devuši. Tur arī es pa mizas dabūju bieži vien no viņiem savā laikā. Bet katrā ziņā varbūt viņi tie, kas... Mizi? Kāpēc? Skolā visādas muļķības ir sadarījumi. Ar stiklu vai ar stiklu, citiem materiāliem. Jo kaut kāds tas pirmsākums vienā brīdī bija pat ar piķi to plastiku dabūt. Un tagad tu visu skolu nopilnājis ar piķi, tad dabū pausīm riktīgi. Es domāju, fizisko piķi, to darbas piķi. Jā, es domāju, nevis to naudas piķi. Tad es būtu priecīgi droši vien, bet... Jā, un tad tu tā 2 dienas staigā ar luptiņu, kaut kāds tos piliens lauk pa to skolu, un viss šausmīgs tev skatās. Bet, es nezinu, tāda ļoti laba skola, man ir iedevis Agris Butavs, kas ir tāds, man liekas, tāds vienkārši man sanāca pie kādu mirkli pastrādāt. Un tiešām viņš iedeva tādu beigt foršo tādu skatījumus, tādu daudzšķautnību tādā materiālā. Bet es saku, katrā brīdī bijis savs pasniedzējs pareizā vietā, un tagad tu tā saliec, varbūt brīžiem tu liekas, ka viņš ir riebīgais, man toreiz šitā. Bet tagad tādā kontekstā skatoties, tu saproti, ka tas viss, jebkur situācija īstenībā novedus līdz tam, kas tu tagad esi un ko tu nodarbojies. Un tas ir tas beigais īstenībā gandarījums. Un tieši tāpēc mēs braucam uz izstādēm, jo... Uz kurieni? Uz izstādēm. Tās ir, teiksim, komerci izstādes. Mēs esam iecienījuši Parīzē tāds Maison Objet septembrī un janvārī, kur mēs piedalāmies ar savu produkciju. Un tur bija tas, man liekas, arī tas jautājums varbūt par Latviju un vēl kaut ko. Es nekad neesmu tā domājis, kāpēc man būtu jābūt bijis no kaut kurienes citurienes. Es nekad neesmu kautrējies no savas zemes. Jo, man te vecāki, es esmu te mācījies, es te dzīvoju. Es pieļauju, ka varbūt kaut kādā lielā valstī man būtu daudz grūtāk. Tāpēc, kad... Mēs esam tāda maza valstiņa, tu vari dabūt īstenībā visu, ko tev vajag. Tādā ļoti šaurā lokā. Jā. Un arī varbūt tāpēc, ka mēs esam tādā pēcpadomu telpā, vismaz mani paudze, kad varēja vēl kaut kādus onkoļus garažās dabūt tāpat vienkārši kaut ko sarunāt. Iespēju zeme. Jā. Kur tu ieteiktu jauniešiem vērsties, kas ir tajā pašā varbūt... dzīves ceļā, kuri vēlas iet māksliniecisko ceļu un vēlas arī to uztaisīt kā savu karjeru? Nevajag baidīties. Es nezināju tieši par stiklu, bet vispār es domāju par tādu materiālu, kaut ko radīt no materiāla. Vai tā ir keramika, vai tas stikls vai plasmas, vienalga, kas tas ir, vai tā ir kaut kāda tehniskāka lieta vai mazāka tehniska lieta. Man, piemēram, tagad liekas ļoti tā grūti salīdzināt, jo tad, kad es mācījos, tad mēs tiešām gājām uz to biblioteku, lai to pareizo grāmatu kaut kādu atrast un vienu bildi tur nokopēt. Tagad tas ir tāds, 2 minūšu jautājums, ja tu tam mēram pareizos to pieeja tam atrod.
Bet tas, ko es esmu pamanījis, tie studenti, viņi neizpēta. Viņi virspusē paskatās. Tas vienkārši salīdzinājums. Mums kādreiz bija tāds vilnis saucās, trauks tāds, kas bija tāda viļņot. Man ik pa 10 gadiem kaut kādi jaunieši no Mākslas akadēmijas uzrodās. Saka, mēs tādu vienu baigo trauku izdomājam. Gribētu uztaisīt no stikla, vai tu varētu mums tā kā palīdzēt. Es saku, atsūt kaut kā to bildi, vai arī satiekat. Un tu redz, ka tas ir tieši tas pats trauks, ko tu esi uztaisījis tur tālajā 7. gadā. Tur varbūt forma, bet viņš saka, tas, lai mazāk ēstu, vēl kaut kas. Un tu tā, un saka, tu vispār esi kaut ko tā kā papētījis, jo viņš saka, jā, un tā. Es saku, bet rekur ir 7. gadā mans trauks, viņu ir internetā ierakstot tekstu. Ja tu gribi stikli, ja tu nāc pie manis parunāties, tev vismaz vajag pagooglēt attēls video, taču var atrast. Un tad ir tāds, vajadzēja vairāk. Un tas ir tā ritmika. Un tāpēc man gribētos novēlēt, ka tas arī, ko es daru, es mēģinu jebkuru jaunu lietu, ko es taisu. Es to internetu pāroku, cik vien, tā krustu šķērs. Es mēģinu atrast maksimāli vispār visas tās bildes, kas tagad ir visi šitie ļoti daudz visādi pieejas. Un es saprotu, vai es tā kā eju pareizo ceļu vai nē. Un tagad man ir šī informācija, jo par katru to lietu, ko man no malas piedāvā, es tiešām savācu tādu, milzīgu mapi, digitāli gan. Bet ar visādiem attēliem, ar visu to informāciju. Un es uztveru kaut kādas tās nianses, kaut vai tās ir kaut kādas tās detaļas. Un tad viņi analizēja, kas tas varētu būt par materiālu. Varbūt tā ir maize, kā to var uztaisīt. Kāpēc tam jābūt obligāti stiklam, vai varbūt tā maizes tekstūra kaut kā nostrādā. Un, kad tu paskaties tām lietām tādā, jo tagad viss tā liekas fiks, tā kaut ko fiks tur, ideja forši, viss. Bet nav tā pamatīga bieži vien. Un tas tā bēdīgi paliek. Kad pieļaut mākslīgais intelekts vispār tur kaut kādas lietas sataisīs tādas, ka tur. Bet nav vēl. Es tā neesmu redzējis, ka kāds kaut kādu dizainu tur, tā. Jo, jebkurā gadījumā, ja tā ir glāze, tad mēs no viņas dzersim. Viņai būs jānonāk arī fiziskā formā. Izpētīt visu, ko tu vari dabūt. Un tad saprast savējo. Jā. Jā. Jo tas jau labi atkārtojās, bet jā. Būt savs pats AI. Lieto savu pašu. Pats pašam. Jā. Nebūt slinka. Jā. Paldies. Un tad redzamies darbnīcā. Vai kaut kur citur pie kāda stikla objekta.